Šis ir 5. 9:32 minūtes. Čau, mamīt, ir klāt, tās ir labās ziņas. Atkal mūsu studijā ir kāds viesis, un šoreiz vēl labākas ziņas. Pat neviens viesis, bet veseli 2 viesi ar mani šorīt kopā. Un šorīt mēs runāsim par bērnu sporta jogu un par judo. Un par to mēs runāsim ar ekspertiem, ar Ivetu Kalniņu, certificētu Bikram jogas un Aštanga Biņānca jogu pasniedzēju. Arī studijas vadītāju. Ivet, labrīt! Labrīt! Studijas Alta joga vadītāja. Lūk, un Aleksejs Pavlovs arī no studijas Alta, nē? Jūs... Nē, labrīt! Labrīt! Esmu judo kluba prezidents Rīga un Salaspilī. Salaspils judo klubs un klubs Kanā. Bet jūs tomēr dzīvojat tā kā vienās mājās arī savā ziņā. Tad jūsu abas studijas dzīvo brālīgi sadzīvo. Viena zāle, jā, mēs nodarbojamies ar bērniem. Mums ir viens virziens. Mēs gribam attīstīt bērnu sportu tieši Salaspilī. Tāpēc strādājam. Ja jums ir kāds jautājums Ivetai Kalniņai vai Aleksejam Pavlovam, droši nekautrējieties 20200550 ir tālrunis jūsu izziņām, arī Twitterī kā Alaģis @5LV iemetīšu ik pa brīdim aci. Bet, sāksim tad ar to pamatu jautājumu, kā tad izvēlēties, ko man vispār, manam bērnam vajadzētu piemeklēt, kādu sporta veidu? Ja mēs runājam tagad par jogu, par cik es esmu jogas speciāliste un pasniedzēja, tad vispirms es gribu vecākiem izstāstīt to, ka joga ir daudz un dažādu veidi un stili. Šīs ir 2 lietas, kuras vajadzētu, ja nezināt, vismaz izprast. Ja? Tātad, kas ir jogas veids? Jogas veids ir, tāda, ko mēs esam plaši dzirdējuši, hatha joga, aštanga joga, kundalīni joga, nidra joga. Tie ir dažādi veidi. Iedalās sporta jogas veids, tas ir tas, kur mēs vairāk vingrojam ar fizisko ķermeni. Tas ir tas jogas veids, kur arī es pārstāvu un mana studija. Mēs ļoti daudz strādājam tieši caur vingrošanu, aktīvu vingrošanu, pēc tam mainot jau savas domas, attieksmi un sajūtot šo iekšējo mieru. Bet ir tādi jogas veidi, kas ir vairāk vērsti uz meditāciju, uz tādu atbrīvošanos. Lūk, šī pati kundalīni joga, nidra joga. Tie būs tie mierīgākie jogas veidi. Un jāsaprot, kas manam bērnam ir atbilstoši. Vispirms jāsaprot, kāds ir mana bērna temperaments. Nevajadzētu laust bērnu, un ja bērns ir vairāk mierīgs dabas, nevajadzētu censties viņā izraisīt šo lielo aktivitāti, enerģiju. Viņš vienkārši jutīsies nekomfortabli šajā zonā, konkrētajā vecuma posmā. Savukārt tie bērni, kas ir ļoti aktīvi, un mūsdienās tādi ir ļoti, ļoti daudz, lielākā daļa, aktīvi, hiperaktīvi, savukārt šos bērnus nevajadzētu censties vest it kā nomierināt. Vecāki bieži domā, ka jāved kaut kur, lai viņš nomierinās. Gluži pretēji, viņš ir jāved uz aktīvu sporta veidu, lai šo enerģiju viņš izmantotu. Radīt kā tādu radošu procesu, aktīvi vingrot vai jogā, sporta jogā vai judo. Tie ir tie sporta veidi, kur mēs varam enerģiju izlikt uz āru. Šis ir ļoti interesants, vispār ļoti interesants punkts, ko tu pieminēji, jo man šķiet bieži vien vecāki tiešām domā, ja mans bērns ir bailīgs un kautrīgs, tad man jāsūt viņš uz karatē vai judo. Un lai viņš tā kā mazliet, kaut kā saņemās, pieņemās, varbūt arī bišķi svārā vai kā, vai tas tiešām nebūtu pareizs arī domgājiens. Te man laikam uzreiz Aleksejam jautājums. Cik es zinu, es jau sen nodarbojos ar judo, judo tas ir vesels process, Un, vecākiem ir tāds mērķis, izaudzināt labu dēlu vai, protams, laikam dēlu vispirms, tad es varu ieteikt, protams, judo kā sporta veidu, tāpēc, ka judo ir vesels process no paša sākuma un līdz tam, kad cilvēks izaugs, Mēs ļoti daudz nodarbojamies ar pašdisciplīnu, tādu cieņu priekš pretiniekam, cieņu priekš vecākiem, priekš tiem pieaugušiem, Mums ļoti daudz tādas morālas attīstības visādas. Mēs cenšamies strādāt ar bērniem. Judo iet pēc tam. Kas ir ļoti interesanti, jo man šķiet, ka klasiskais stereotips ir saistīts bērnu sporta uz cīņas sportu. Tas nozīmē, ka viņš iemācās kauties. Ja būsim reāli, mēs vedam bērnu, lai viņš iemācās sevi aizstāvēt un cīnīties. Bet tomēr pirmkārt viņš iemācās attieksmi pret partneri un sevi. Cīņa un mēģināt sevi aizstāvēt, tas ir otrā plāna. Protams, ka pirmā
plānā iet tomēr kaut kādu garīga audzināšanā. Jā, disciplīna, jā, un tādas lietas. Jo redziet, atvest bērnu jā, uz cīņu vai kauties, jā, kā mēs runājam. Būtībā šeit jāsaprot, kas ir judo un jogas vēl viens vienojošais elements. Judo tas nav tas kaušanās cīņas veids, bet tā ir pašaizsardzība un iemācīšanās aizstāvēt to tuvāko, ja tam būs nepieciešams. Savukārt joga attiecībā uz ķermeni ir arī šis veids, kad mēs vingrojam saudzējot savu ķermeni. Jā, lielais sports bieži vien un veselība, tās ir divas dažādas lietas, diemžēl. Savukārt joga, arī sporta joga, tai skaitā, tās ir aktīvas asanas, aktīvas kustības, jā, kur mēs esam izvingrojušies, bet ķermenim harmoniski. Mēs attīstam tās ķermeņa daļas, jā, visu ķermenī atbilstoši tam, kā ķermenis ir uzbūvēts. Mēs neko nedaram pretēji. Bet vai patiešām jau mazam bērnam arī ir dažādi jogas veidi, ko izvēlēties? Jā, bet šeit ir jānodala vecumi. Jā, Alta jogas studijā ir divas vecuma grupas. Tie ir 4-gadnieki līdz 6-gadnieki, tā teikt pirmsskolas vecums, un tad ir lielāka bērni 7 un līdz 11 gadu vecumam. Maziem bērniem neapšaubāmi nodarbība notiek caur rotaļu. Jā, bērnam ir jāiemācās komunicēt, savstarpēji komunicēt, atbrīvoties, vienlaikus iemācoties sajust līdzsvaru, sajust savu ķermeni, jā, stiprināt stāju, attīstīt muskuļus. To mēs darām caur rotaļu. Mēs fantazējam, mēs ejam pasakā, mēs iztēlojamies, ka mums pretī, teiksim, nāk kaķīts vai sunīts vai zaķīts, un šīs pozas arī attiecīgi atdarinām. Ja? Jā, es gribēju teikt, kā tad pieaugušiem jau bieži vien grūti izturēt to garo pozu un to jogas stundu, vai ne, jo tā tomēr ir fiziskas slodze, bet arī pacietība prasoša, vai ne? Pacietība, protams, pasniedzējiem vienmēr jāņem vērā arī, jā, bērna vecumam atbilstošās specifiskās īpašības un šī te koncentrēšanās spēja. Bet mana prakse rāda to, ja bērnam ir interesanti, arī mazie var mierīgi nostrādāt 45 minūtes, un viņš pat nejūt jau, ka tas laiks ir pagājis. Jā, tā kā viss atkarīgs no tā, cik mēs esam radoši. Pēc dziesmas turpināsim sarunu. Arī jūs, protams, dārgie klausītāji, varat piedalīties mūsu sarunā ar sevi interesējušiem jautājumiem vai vienkārši komentāriem. 9:43 minūtes šeit šorīt Čau māmīt. Mēs runājam ar Ivetu Kalniņu un Alekseju Pavlovu par bērnu sporta jogu un par judo. Un aizskatā jau sākām runāt arī par to, cik reizes bērnam jāprasa, vai viņam patīk tā nodarbība. Jā, tas jau ir mūsu tāds treneru un vecāku sarunu jau tāds pamatelements, jā, īpaši, kad bērns tikko sāk nākt uz sportu. Kā būtu darīt pareizi? Kā es esmu darījusi ar saviem bērniem, noteikti arī Aleksies ar saviem audzēkņiem un vecākiem. Bērnam noteikti ir jādod vispirms pamēģināt, jā, aizvest uz vienu sporta veidu, otru, lai viņš atrod to, kurā brīdī viņš pasaka, man patika. Pajautājiet to vienu reizi, kā tev patika. Ja bērns tiešām no sirds, kā mans bērns pēc pirmās judo nodarbības teica, mammu, drīkst mēs šeit nāksim katru reizi, ja? Tad vairāk šo jautājumu bērnam neprasiet. Bet kāpēc vairāk neprasīt? Tas ir pilnīgi normāls process, kad ejot laikam, bērns sāk pierast gan pie trenera, gan pie notikumiem, sāk parādīties slodzes, bērnam sāk palikt grūtāk treniņos, ja? Un pilnīgi normāli, ka vienā brīdī viņš saka, es vairs negribu, man nepatīk, es neiešu. Ja? Šeit jautājums, kā vecāks noreaģē. Jā, vienkārši pateikt, ka nevajag iedot. Bet kā lai bērnam argumentē un galu galā mēs taču kā vēlamies ieklausīties bērnu raizēs, vai ne? Tāpēc tieši par to, ko teica Iveta, ja, kad bērnam paliks grūtāk, ja, viņš vēl neprot pārvarēt šos grūtības, ja, un viņam vajag palīdzēt. Aha. Un tieši ar trenera palīdzību, jā, ir grūti, jā, ir smagi, jā, bet vajag to iemācīt pārvarēt, jā. Un pēc tam, kad viņš sapratīs un pats varēs to darīt, protams, viņam nebūs iespējas pateikt nē. Jo galvenais jau viņam ir atnākt uz nodarbību. Kad viņš ir atnācis nodarbībā, tas man grūti, es negribu, tas jau vairs nav. Tas ir tikai mājās, ja, kur notiek tā tēma. Varbūt, ka varētu šodien arī kaut ko izlaist. Tāpat kā skola, kādu grūtu priekšmetu. Ja. Šeit galvenais motivēt bērnu, palīdzēt viņam saprast, ka pārvarot, kā teica Aleksejs, jebkuru negribu, ja grūtību, ir solis uz priekšu, un tev nākamā reizē kļūst vieglāk un interesantāk. Vai būtu svarīgi teikt, bet tu pats šo izvēlējies, tu taču šo gribēji, tā kā nemētāsimies kaut kādas tādas lietas, it kā norādīt uz bērnu pašu izvēli? Tas atkal atkarīgs no tā, kāds ir bērna temperaments, jā, vai viņš vēlās to ļoti lielu atbalstu, vai gluži pretēji, tieši kā jūs teicāt, jā, vienkārši motivēt, tā ir tava izvēle, es tevi atbalstīju, un tagad darīsim kaut ko līdz galam.
Jā, es domāju, ka tā ir viena svarīga lieta iemācīt bērnam izdarīt lietas līdz galam. Es zinu, kad ir vecāki, kas saka tā, labi, tu drīkstēsi šo treniņu pārtraukt, tiksim pēc pusgada. Mēs vēl iesim 6 mēnešus, un ja pēc tam tev nepatiks, tad drīkstēsi vairs neiet. Protams, ka jau pēc nedēļas tās domas ir mainījušās, un bērns iet un piedalās, un viss atkal notiek, patīk. un viss ir kārtībā. Man vēl jautājums, kā lai vispār es saprotu, kurš sporta veids manam bērnam ir piemērots. Es domāju, daudz vecāki šaubās pat, vai skola ir izvēlēta pareizā vai ne, un kā lai vēl saprotu, kurš sporta veids, jo tas taču ietekmēs, nezinu, varbūt cits izvēles dzīvē, un tas tomēr ļoti svarīgs sākums. Runājot par sporta veidiem, protams, ir klasikas, jā, tā skaitā arī jogu es pie tā pieskaitu, kur, jebkurā gadījumā izvēloties šo sporta veidu, jā, nebūs nekāds zaudējums. Jā, mēs varam tikai iegūt, ja mūs pēc tam tālāk vairs neinteresē, kļūst garlaicīgi, es nezinu, jebkādu citu iemeslu, mēs varam iet tālāk jebkurā citā nopietnajā sportā, bet mēs būsim ieguvuši ļoti labu, pamatīgu fiziskās sagatavotības bāzi. Attiecībā uz puišiem, protams, ka noteikti ir jādod bērnam mēģināt. Šeit vajadzētu vecākiem saprast, ka, ja es esmu nodarbojies, teiksim, ar hokeju, jā, es tagad vedīšu savu bērnu uz hokeju, ja viņam patīk, labi, bet ja viņam nepatīk, vienkārši piedāvāt apskatīties, vest uz sacensībām, vest uz dažādiem paraugu demonstrējumiem, rādīt bērnam. Tāpat kā, ja mēs mūzikas skolā ejam, jā, mēs mēģinam dažādus instrumentus saklausīt un izvēlēties. Bet vienmēr var sākt ar klasiku, jā. Tas ir tā kā universāls pamats, jā, kas faktiski pēc tam nodara arī līdzīgi droši vien ar dejošanu. Tieši tā, ar dejošanu, kas izkustina visu ķermeni. Vai arī, teiksim, puišiem noteikti es ieteiktu arī šo pašu judo, jā, jo tur ir visa šī pamata sagatavotība un viss tehnisko Aleksēs izstāstīs noteikti vairāk. Man liekas, ka tieši šajā laikā, kad bērns izvēlas, jā, protams, ka vecākiem nedrīkst teikt, ka tu nodarbojies ar šo sportu un viss, un punkts. Jā. Tieši šajā laikā, kad bērns izvēlas, jā, man liekas, ka ļoti daudz ir atkarīgs no tieši šāda cilvēka, kurš būs šajā pulciņa vadītājs, no trenera. Un ja no sākumā nebūs šitas sadarbības, jā, starp bērnu un treneru, tas saiti neparādās. Ja bērnam ļoti patīk šis sporta veids, viņš nestaigās uz šo pulci. Jā, neatkarīgi no tā, ka tev patīk šis sports, ja tev nesaskan ar treneri, jā. Tieši tā, jā. Kā lai es saprotu, vai manam bērnam saskan ar treneri vai nē? Es kā mamma atbildēšu šoreiz ļoti vienkārši. Ja bērns pēc nodarbības nāk mājās un ir priecīgs, apmierināts un ar prieku gatavojas un iet uz nākamo nodarbību, jā, tad saskan ar tad viss ir kārtībā. Protams, vecāki vienmēr laipni gaidīt gan judo nodarbībās, gan arī pie manis jogā, pavērot, iepazīties. Tā var darīt pirmajās nodarbībās, sēdēt klāt, tas nemulsina bērns vai... Tā var darīt. Protams, ka nevajadzētu to pārvērst par praksi, jo pēc tam vecāks paliek kā traucēklis, lai cik tas neizklausītos dīvaini. Jo bērns sāk koncentrēties uz mammu, kaut ko darīt par prieku mammai, un tad pazūd tā koncentrēšanās. Ja, bērnam ir jābūt pašam ar sevi un ar treneru treniņā. No cik liela vecuma tad varat doties, piemēram, uz judo treniņu? Mēs varam sākt jau 4 gadus, jā, bet, protams, ka no sākumā tur neiet nekāda judo, jā. Tur iet tāda vispārīga kaut kāda fiziskā sagatavotība. Fiziskā sagatavotība, jā, uzdevumi uz lokanību, uz koordināciju, uz kaut kādu. Bet tāds reālāks, jau tā kā judo, jau klasiskāks, tas jau tad... Mēs savā klubā izmantojam tādu praksi, ka no 7 gadiem mēs sākam. Tad no 7 gadiem var tā nopietnāk domāt jau par judo kā sportu. Nu, ko vēl viena dziesmas pauzīt, un tad jau vēl pāris minūtes mūsu sarunā šodien ar Aleksēju un Ivetu. Vēl pāris minūtes šeit šorīt runājam par bērnu sportu jogu un par judo, un pat runājām arī par to, aizkadrā iesākām, kā tas bērns taču mainās laika gaitā. Un kā lai noķer to brīdi, ka bērnam pamainījušās intereses un attieksmi pret sporta veidu? Jā, galvenais vecākam ir nenobīties, ja? Un arī pašā sākumā neuzlikt tādu kā klišeju. Ja? Ja mans bērns, teiksim, ir tāds ļoti mierīgs, tas nozīmē, ka viņš visu mūžu tāds arī paliks. Bērnam atbilstoši viņa vecuma izmaiņām, viņam notiek arī tie saucamie klikšķi. Ja? Kad pēkšņi pats mierīgākais vai pats tuimākais bērns kļūst par ļoti aktīvu. Atverās, kā mēs sakam, jā, viņš atverās, viņš ir gatavs komunicēt un arī attiecīgi tas ir redzams viņa fiziskajā izpausmē. Jūs kā treneri esat tāds piemērs gan daudz droši vien arī redzējuši, vai ne? Jā,
diezgan daudz bērni, ja viņš grib nodarboties nopietni, ja, viņam kāda britiņa tomēr notiek šis lūzums, ja, un viņš no tāda diezgan neaktīva bērna, ja, pārvaras uz ļoti nopietnu bērnu, kuram ir mērķis kaut kāds. Ja, un ja vēl ir kaut kādas motivācija, ja bērnam vēl kaut kāda speciāla, tad, protams, viņš ies pie šīs mērķis, ja, un viņam vairs neinteresē kaut kādas muļķošanas treniņa laikā, ja, vai vēl kaut kāds. Trenēsies ar pilnu atdevi, jā. Jā, un viņš tā kā pie mums kluba tagad, ja, daži bērni tikai par vasaras laiku, ja, viņi izmainījies pilnīgi. Viņš grib nodarboties, viņš tagad nodarbojas 6 reizes nedēļā, ļoti daudz. Kaut gan pagājušā sezona viņš bija tur. Pēdējais. Pēdējais. Pavisam pēdējais. Diezgan bieži bērnam arī šie lūzuma posmi saistīti ar attiecībām skolā, jā, jo katrs bērns iet skolā, un nevienmēr visi bērni varbūt ir tie ieredzētākie vai tie veiksmīgākie savās aprindās. Bieži vien ir tā, ka īpaši puiši, jā, viņi varbūt tiek apbižoti no klases biedru puses, un šeit tas treniņš ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Kontakts ar treneri, kas var palīdzēt motivēt, lēni, pakāpeniski un pacietīgi. Un tad, kad bērns sajūt šo psiholoģisko spēku, jo fiziskais spēks vienmēr ir ātrāk. Tas, kas mums pietrūkst arī pieaugušajiem bieži vien, ir šī psiholoģiskā pārliecība. Tas arī treneru darbs, jā, mūsu klubos mēs daudz strādājam ar saviem bērniem tieši, lai iedrošinātu. Un tad, kad šis puisis ir sajūtis to, ka viņš tiešām var sevi aizstāvēt, tas ir viens no lūzumiem, pēc kā arī treniņos pēc tam notiek ļoti strauja attīstība, un viņš iet sacensībās, viņš piedalās, viņš arī uzvar, viņš ir sevi atradis un pats sev pierādījis. Nu šeit mēs jau pieskaramies nākamajam punktam, kas varētu būt tas bērnu mērķis, un tās ir tās sacensības. Un es saprotu, jūs diezgan mērķiecīgi abos sporta veidos ejat arī uz sacensībām. Jā, pie mums judo notiek ļoti daudz sacensības, jā, visa Latvija vai Lietuva vai Igaunija, jā. Un mēs, protams, mēģinājām arī braukt ar saviem bērniem, jā. Un šajā gadā mums tāda pirmā kā pieredze, ja mēs mūsu klubs, Salaspils judo klubs, rīko pirmo tādas pasākumus, ja, judo turnīrs, bet viņš ir domāts vairs tā kā sirsnīgs tāds pasākums, ja. Tāpēc, ka, lai, man kā kluba prezidentam gribas, lai mūsu pasākums atšķiras. Tāds kā draudzīgs gars vairāk, jā. Nevis tas cīņas. Jā, lai nav tikai cīņa, bet lai ir vairāk bērniem notikums, jā, jo skaidrs, ka jebkurā sacensībās ir viens uzvarētājs un daudz zaudētāji. Un vērojot to, kā parasti pēc sacensībām tie zaudējošie bērni iet ar bēdīgām seiņām, jo viņi jau vēl nemāk priecāties par to, kad ir bijis process un to es izaudzis, viņš jau grib to uzvaru. Lai nebūtu tik daudz šo te rūgto mazo ģīmīšu, jā, mēs nolēmām šogad šo te turnīru, kas notiks Salaspilī 25. oktobrī Salaspils sporta namā, veidot tādu kā bērnu pasākumu. Būs ļoti daudz pārsteigumu, būs balvu, jā, būs veicināšanas balvu. Mēs gribam, lai katrs būtu priecīgs par to, ar ko viņš nodarbojas, lai viņš priecājas par savu sporta veidu. Lai katram bērnam būtu svētku sajūta. Kurā brīdī tad būs jūsu šī gada notikums? Tas būs šogad 25. oktobrī. Tas ir pavisam drīz, pēc 3 nedēļām. Jā, tā ir svētdiena. Laipni aicināt cik viens nākt skatīties, atbalstīt, vienreiz iepazīt arī judo. Faktiski varētu teikt, tās arī ir gandrīz tā kā atvērtās durvis, kur tu vari paskatīties, negluži uz nodarbību, bet tomēr uz rezultātu. Tieši tā. Un ar ko īpaši mūsu turnīrs šogad, ka mums būs arī vienlaikus sacensības starp baltajām jostām. Jā? Tie, kas ar sportu nodarbojas, jau saprata, bet vecākiem, kas vēl ne, tā ir bērnu kategorija, kas ir paši jaunākie. Tās ir viņu pirmās sacensības. Ja? Un vienlaikus šie mazie bērniņi, kas cīnīsies ar baltajām jostām, varēs skatīties, kā notiek uz blakus paklāja, tatāmī, sacensības jau starp pieredzējušākiem. Tādā veidā mēs gribējām integrēt un apvienot, lai visi jūtas kā viena ģimene šajā judo pasākumā. Un tas tātad notiek Salaspilī? Jā, Salaspilī, Salaspils sporta namā. Mēs sakam lielu paldies Salaspils domai par atbalstu, Salaspils sporta namam par atbalstu. Izmantosim šīs brīnišķīgās jaunās telpas, jā, un pulksten 11. ir sākums, laipni lūgti visi. 25. Un visas oktobrī. Dienas garumā, 25. oktobrī, jā, būs dažādas vecuma grupas.
Ja godīgi pateikt, mums daudz vairāk atbalstītājus, jā, kuri palīdz, pat ko Ivita jau saka teikt, jā. Mūs atbalsta Latvijas Judo federācijas prezidents, jā. Tas ir ļoti labi, ka viņi grib kaut ko palīdzēt kaut kā, jā. Mūs atbalsta Līvo Akvaparks, mūs atbalsta divinga kompānija Big Fish, jā. Viņi iedos savas dāvanas. Dāvanu kartē būs iespēja gan uzvarētājiem. Tomēr ir kāds mērķis arī kaut ko. Jā, tieši tā būs. Vēl atbalsta turisma aģentūra. Butika ar Līgu Orupu. Jā, ar Līgu Orupu, jā. Pēc tam mūs atbalsta Toys for Boys, tāda kompānija, bērnu kompānija, jā. Viņi nodarbojas ar bērnu rotaļām, jā. Viņi arī mums iedod dāvanas, jā. Mūs atbalsta kompānija Scientech, jā. Viņa iedeva līdzekļus, lai nopirkt medaļus, balvus, jā. Un galvenais pārsteigums būs tas, ka šajās sacensībās būs paraugu demonstrējumi, kur arī mūsu treneris Aleksejs Pavlovs uzstāsies. Tā kā laipni lūgt. Tas ir ļoti forši, bērniem vajag tos piemērus. Jo Aleksejs ir praktizējošs sportists, un es vēl tev palielīšu, un tikko viņš ir arī ieguvis Eiropas Savienības čempionātu sambo bronzas godalgoto medaļu. Tā kā nākat skatīties uz paraugu demonstrējumu. Bet es domāju, ka bērniem ļoti svarīgi redzēt, ka tavs treneris pats aktīvi darbojas un ka viņam ir sasniegumi, un tas motivē, jo tev ir kāds, kam pielīdzināties. Bet jūt, ka bērni pie tevis nāk, varbūt tādas domas nebija, piesaist. Jā, bet tomēr Ivita un pārējie pierunāja. Laikam to vajag bērniem. Man arī ir jautājums no klausītāja, vai ir kādi ierobežojumi judo nodarbībām? Vecumā? Mēs pirmīt par vecumu it kā runājām, kad var sākt jau agrāk, bet droši vien runāts konkrēti par vecumu, jā. Vajadzētu paskatīties no veselības stāvokļa, jā, vienīgais varbūt tās ir kaut kādas kaulu problēmas, jā, mugurkaulu problēmas un tādas lietas, kas ir tieši, teiksim, tādas artrīti un tādas saslimšanas, kur šie stiprie sporta veidi nav ieteicami, jā. Tikai kā ir ar, teiksim, nezinu, ar svaru? Nē, judo noteikti viss pēc svara kategorijas, jā, un pēc vecuma kategorijām arī starp veterāniem, jā. Bet sākot no 7 gadiem līdz... Jā, līdz, jā, mēs par to teicam, jā, pagājušā nedēļa, cik es zinu, viens dalībnieks, tāds nopietns vīrietis, jā, kļuva par pasaules čempionu starp veterāniem. Tā kā ir arī veterāna kategorija, ir, kur tiek bet vēl par svaru runājot, es gribu pateikt tā vecākiem, neskatieties uz bērnu svaru šajā vecumā, ne agrīnajā, ne pusauģa, jo šis svars mainās, jā, tā ir hormonāla sistēma, jā, es zinu, ka, teiksim, mākslas vingrošanā vai baletā skatās, tas man ir par esnu, to bērnus neņemšu, tur nekas nebūs. Saprotiet vienu, ka pusauģa vecumā tas resnais bērns kļūst ļoti tievs un bieži vien kļūst arī otrā, tas mazais tieviņais, jā, kļūst ļoti apaļš. Tā kā nevajadzētu uz to akcentēties. Vedam uz jogu, vedam uz judo, mēģinām skatāmies sevišķi, ka judo ir svara kategorijas, tur vispār nav no kā jābaidās. Ja? Uz atradām tad vēl ašs jautājums, tikai jogas sacensības, kas ir tas? Jogas sacensības ir tas brīnišķīgais mērķis, uz ko mēs ejam tieši sporta jogā. Tas ir vienīgā jogas disciplīna, šī sporta joga, kurai rezultātā ir piedāvājums šīs sacensības. Kā tas notiek? Tas notiek ļoti vienkārši. Mēs sastādām asanu, jeb vingrinājumu programmu. Katrai asanai ir savs punktu skaits maksimālais, ko mēs varam iegūt. Un tad šis individuālais izvērtējums. Mēs sagatavojamies, iznākam, publiski, rādam, saņemam vērtējumu un uzvaram. Un šis satraukums bērnu laikam, lai arī viņš ir satraukums un sākumā nepatīkams, pēc tam to pārvarēt. Tā ir skatuviskā pieredze, kas nodara jebkad dzīvē. Uzstājoties, runājot un vienkārši esot. Tā kā laipni lūgti, gaidīsim. Laipni lūgti, un man liels prieks atgādināšu vēlreiz, pie manas ciemos bija Iveta Kalniņa un Aleksejs Pavlovs. Šodien runājam konkrēti par sportošanu Salaspils pusē, bet saprotu, jūs var noķert arī... Arī Rīgā mēs esam, arī citur arī Latvijā. Facebookā mēs esam, tā kā varam droši komunicēt. Arī YouTube kanālā mūsu sarunu varēsiet vēlāk noklausīties, ja nu kaut ko palaidāt garām vai pieslēdzāties pusceļā. Paldies jums par šo rītu, lai jums lieliskas sportiskas dienas, ne tikai varbūt svētdienā, gluži nesporto. Arī sporto. Arī svētdienā sporto. Nu ko, tad lai jums liels diena, paldies par šo rītu, un mēs turpinam ar Uptown Funk 10:04. Labdien visiem, kas nu pat pieslēgušies. Tu klausies 5 LV.